Ne tikai no Madonas, bet arī no Limbažu puses līdz Rīgai atnāk pārsteidzošas ziņas. Limbažu valsts ģimnāzijā dzied, dejo un spēlē ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un vecāki. Vārds Limbažu valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Lācei. Kā tas dziesmu svētku gars pie mums dzīvo. Mums šis gods ir, un mēs varēsim stāstīt, kā tad Limbažu valsts ģimnāzija uztur dziesmu svētku garu, un kolēģi teica, mums ir jādomā, kā savaldīt dziesmu svētku garu, nevis kā viņu uzturēt. Un tā arī no šīs sarunas mūsu prezentācijas nosaukums. Un ik reizi, kad kāpus skatos, ir tāds sevi, ka tu uzkāp un tev plec tā uz aizmuguri atšaujās, un tu jūties tāds lepns par sevi, un tev ir gods būt tur un būt vienam no tās visas lielās kopienas. Man ir ļoti līdzīgi kā Mārtiņam. Man patīk tā atmosfēra, viss tā sajūta, ko tu iegūst, kad tu uzstājies uz skatuves, piemēram, dejo, kaut tajos pašos dziesmu deju svētkos. Tu esi tā kā maz daļa no tā raksta, bet tomēr tajā esi bijis un vari atcerēties visai dzīvē. Tas man sniedz ļoti lielu gandarījumu, proti man tiek dota iespēja uzstāties, kuras varu parādīt visiem, cik daudz mēs tiešām īstenībā spējam. Kā jau puiši minēja, mēs visi dejojam un dziedam kopš sevi atceramies, un es esmu nonākusi pie atziņas, ka es sevi un savu ikdienu vairs nevarētu iedomāties bez dziedāšanas vai bez dejošanas. Tad parādījās Ērenštreits, un pirmo reizi es redzēju, kā tas ir, kā virsdiriģents ar vaboli, kuram es joprojām varu nodziedāt otro balsi. Tātad savāca visu šo te lielo bērnu baru un parādīja, ka tas ir forši, kaut arī tas lietus tev jau pil no deguna. Un manuprāt, tieši šie mazie skaistie mirkļi bija tie, kas mani tā pamazām ievilka šajā te kustībā. Pirmā lieta, ko es tā kā izvirzītu kā pašu galveno, jeb kā pašu primāro, ir tas, ka ir skolas korī, it sevišķi, teiksim, lokālā pilsētā, piemēram, pilsētā Limbažu skolā, korī ir jāļauj dziedāt absolūti visiem. Pilnīgi visiem. Un šajā gadījumā, jā, nav mums šeit izlases, visi nāk dziedāt un dzied tie, kuri grib. Un neviens arī nav spiestā kārtā, teiksim, šeit ieslodzīts. Mūsu skolā kors ir zīmols, un tā ir savu veidu piederības sajūta šai skolai, Limbažiem, arī Latvijai, jo tas ir milzīgi viens vesels. Mūsu ģimnāzijās esmu pamanījis, kad nāk mazie uz koru mēģinājumu, un meitenes, es negribu tā izteikties, bet viņas jau vienmēr iet un dzied un darās, bet grūtāk ir tos zēnus pielaust jau no tāda maza vecuma. Un es pamanīju, kad viņi atnāk uz mēģinājumu, uz pirmo mēģinājumu, viņi tā var redzēt, ka viņiem neinteresē, un viņiem, skatos, jā, ka nebūs laikam. Bet tad viņi pastās uz lielajiem, kā mēs dziedam, arī uz džekiem, kā mēs dziedam, cik skaisti mums tas sanāk, un tad tie mazie skatās uz augšu un vēro, un viņiem ir tāds, wow, es arī gribētu būt tā kā viņi. Un tad viņi skatās uz mums, un tad viņi, no tās dienas viņi arī sāka iet uz tiem mēģinājumiem, jo viņi grib būt tā kā lielie. Un vēl par dejošanu es nāku no maza pagasta Limbažu novadā Viļķens, tur ir 300-400 cilvēku, mums arī ir savs deju kolektīvs, kurā es dejoju. Un tad tur tas gods ir dejot daudz lielāks, jo tur ir tajā pagastā tik maz cilvēku, ka tu uzstājies savā tajā kultūras namā un tur piepulcē pilna kultūras nama ar visiem iedzīvotājiem, un tu dejo, un tev ir tāds gods un lepnums atrasties tās skatuves, kad visi savējie plaudē un atbalsta to, ko dari. Tie, kas ir bijuši dziesmu deju svētkos, pastāsta savu pieredzi un atmosfēru par to, un, manuprāt, ieintriģē cits tos jauniešus, kad arī vajag piedalīties, nākt un dejot un dziedāt. Un tā arī, manuprāt, šis viss ilgtermiņā strādās. Ja tu redzi, ka viņi ir motivēti, viņi ir gatavi kāst kalnus, kurus iepriekš nebija iespējams sasniegt, tad šeit rodās tā piederības sajūta, kuru nevar izskaidrot ar vārdiem, to var tikai sajust. Manuprāt, ļoti svarīgs faktors ir tas, ka mēs, kolektīvu dalībnieki, koru, deju kolektīvu dalībnieki, redzam to, cik mūsu skolotāji
vadītāji ir motivēti un gatavi strādāt ar katru no savu kolektīvu dalībniekiem, ieguldīt katrā darbu, lai mēs justos kā svarīga daļiņa no kaut kā lielāka, kā piemēram dziesmu un deju svētkiem. Vēl man liekas, ir ļoti svarīgi, lai dziesmu svētkos vienlīdz labi un arī ikdienas dzīvē vienlīdz labi justos gan kora solists, gan tas, kurš parasti uzņemas iznest dziesmu svētkos miskasti kopīgo. Jo viņi abi ir pilnīgi vienlīdz svarīgi un, manuprāt, tas ir ilgspējas pamatā, lai katrs tur justos piederīgs. Sveiki visiem! Man sauc Ričards Uģis Pabērs, un es jau kādu labu laiku esmu Limbažu novada ģimnāzijas absolvents. Ir nepieciešams 3 lietas. Un, pirmkārt, tas ir kāds cilvēks, kas tevi pamudina spērt pirmo soli uz priekšu. Un šeit to visam noteikti visi nopelni ir vadītājai Maijai Tauriņai. Jo es vienmēr atcerēšos, kā viņu pamatskolas mūzikas stundā teica celies un dziedi. Un mēs no klavierēm nenogājām tik ilgi nost, kamēr no mums nesāk nākt kaut kas ārā. Un es domāju, ka mums katram dzīvē ir nepieciešams šāds cilvēks, kas dod iespēju notic, būt klātesošam. Un es domāju, ka tā lieta, ko vienmēr Māja centusies skolēniem nodot, ir tā, ka tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs un ka mēs bez tevis nevaram. Un es domāju, vismaz personīgi, ka arī paši skolēni jūt to patriotisko pašapziņu par to, ka man ir jābūt šeit. Un iespējams tas izklausīsies egoistiski, bet ir tāds, jo bez manis te nekas nenotiktu. Ir jābūt vēl kādam, kas tev atbalsta. Un šeit pavisam noteikti tā ir pati ģimnāzija, kas, es domāju, jau pēc noklusējuma saprot to, ka ģimnāzists ir korists, un korists ir ģimnāzists. Un šī, tāda, varbūt, es neteiktu, ka tā ir auklēšanās, bet tā ir tāda jau rēķināšanās, ka papildus visam tam, kas pamatā skolā notiek, ir šis koris kā pamata elements. Un tad tā trešā lieta, kas tam skolēnam tajā brīdī būtu vajadzīga, ir tā dziesmu svētku gara uzturēšanas kulminācija, kas ir paši dziesmu svētki Mežu parkā. Es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka dziesmu svētku gars nerodas Mežu parkā, bet kādā ciematā, mazpilsētā, Rīgā, Kanādā, visur pasaulē, kur dzīvo Latvijas un latviešu tradīcijas. Viena lieta, ka ir jāsaprot, ka šobrīd mēs esam tajā individuālistu laikā, kur laikam ir jāuzrunā katrs individuāli, bet tas, ko koris dod, viņš dod tam individuālistam iespēju sajusties vienam no, sajusties, ka mēs kaut ko varam izdarīt kopā, un tas ir tas lielais pienesums, kuru var tikai piedzīvot, kuru nevar nevienam iestāstīt. Un dziesmu svētku garu var arī nogalināt. Un mans novēlējums visiem, kas to var, ir ļauta dziesmu svētku garām brīvību un dot iespēju pēc iespējas daudziem, kuri vēlas būt daļa no šī ceļa un arī no noslēguma šim ceļam, to tiešām piedzīvot. Paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt. Tiksimies tur augšā jau nākamajā vasarā.